ar tauku vai ar bildi, un tad var kaut kā nokoncentrēties labāk nekā, kad dzīve apkārt notiek. Dzīve var notikt tad, kad viņas izstāda, kad cilvēks skatās, jo katrs mākslinieks jau taisa, lai viņu kāds redzētu to tauku. Mazais vecrīgas veikaliņš, kurā nopērkams tikai Latvijā ražotas preces, šķiet ideāla vieta, kur saplūst mākslinieku radošumam un komercijai, ko diktē porcelāna, apgleznota vai ne, praktiskums. Porcelāna trauki nav gleznas, kas var iegūt kāda muzeja vai privāta kolekcijas krājumos, kur tos ilgi vairs neviens neredzējis. Tie domāti lietošanai, un lai gan neviens vien aizceļo uz ārzemēm, mākslinieki pēc kāda laika tos atkal sastopa. Šeit tad es redzu pie draugiem, kā mēs esmu dāvinājis krūzītes ar tekstiem, ka tās krūzītes kaut ko stāv un man jau ir patīkami. Tas droši vien kaut kā tā iedarbojas, ka kaut kas tā ļoti viegli ņemts, kā kaut kas patīkams, kā kafija ar pienu un maza doma. Pagājušajā gadā, tāpat kā šogad, man ir vāze. Tas nav tā, ka es te sēžu un neko nedaru. Es domāju, ja? Tas ir 90% no tā pasākuma. Bet tā vāze ir pie viena advokāta tagad, un viņš nenes uz mājām, jo viņam ir 2-3 mazi bērni, un vienkārši viņam ofisā stāv, bet arī ļoti smuki izskatās. Vēl kaut kā plikām meitenītēm, varbūt, ka tāpēc ir tas fušieris. Tie, kas porcelāna apgleznošanu tikko sāk, atzīst, ka tas nemaz nav viegli, jo forma ir apaļa un grūti panākt tādu pašu līniju, drošumu un vieglumu kā uz papīra. Tāpēc viens otrs savu pirmo veikumu publiski izvēlas nemaz nerādīt. Tomēr kārdinājums pamēģināt ir liels un interesantu netrūkst. Daži atklātās darbnīcas dalībnieki 3 gadu laikā jau ieguvuši gluži apskaužamu meistarību un azartiski metus iekšā nezināmajā. Vienalga, kur zīmēt uz salvetes, papīra, audekla vai porcelāna. Tas ir viens un tas pats. Tikai